Ko, Māri? Ko nozīmē jāturpina trenēties? Jāturpina trenēties nozīmē, būtībā to saukli es izdomāju tādā veidā, ka es domāju par savu ceļu tajā tautas sportā un kā es tajā nokļuvu. Un reiz bija tā, ka pirms gadiem ļoti daudziem es izdomāju, ka es noskriešu maratonu, un tad es izmainīšos kā cilvēks uz augšu, es kļūšu labāks. Un es sāku trenēties, un es noskrēju maratonu, un man likās, tagad es esmu cits. Un kaut kā bija rudens, skriet vairs negribējās, pamazām dzīvesveids tāds mazkustīgs palika, gāja vecajās sliedēs, domāju, nu labi, pietiekšos vēl vienam maratonam. Un tad sāku trenēties, noskrēju vēl vienu maratonu, un domāju, tagad es gan esmu cits. Un kaut kā sapratu, ka nē, kad nav tāds viens notikums vai kaut kāda īpašā diēta vai viens kaut kāds treniņu sesija, kas tev pēkšņi izmaina, ka tam jābūt dzīvesveidam, ka galvenais dzīvē ir treniņš, un sacensības ir forši, tās nāk un iet, un tas ir piedzīvojums, bet galvenais ir tas ikdienas darbiņš, ikdienā trenēties. Mēs trenējamies, piesakamies kādām foršām sacensībām, piedzīvojam to, pieveicam vai nepieveicam, vai satraumējamies, vai saslimstam, un pēc tam atveseļojamies vai atgūstamies, un tad ir jāturpina trenēties. Ko tev tas nozīmē? Nu, man tas nozīmē kaut ko līdzīgu, kas man jau bija, tad, kad es noskrēju to savu pirmo maratonu. Būt labākam par vakardienas sevi. Katru dienu ielikt kaut kādu darbu, vienalga, vai tas ir treniņš, vai tā ir kaut kādas jauna lieta mācīšanās, vai tā ir vienkārši strādāšana ar sevi, lai šoreiz savaldītos, kad mazais razgals atkal ir uzkāpis uz galda. Man tas nozīmē tas ikdienas darbs, kas parasti ir garlaicīgāks, varbūt pat grūtāks nekā tas, jo tieši tagad saka, to maratonu noskriet, tā jau ir tā kūciņa, tā jau ir tā odziņa, bet tas ikdienas darbs, kas ir ielikts tajā, lai nonāktu līdz tam, parasti ir tas, kas ir visgrūtākais. To man tas nozīmē, tas atgādinājums, kad ir jāturpina trenēties. Un tagad mēs šo saukli, es domāju, ka daudzi tādi, kas regulāri skrien vai vingro vai brauc riteni vai vienalga ko, vai mācās, mums piekrīt, un mēs esam uztaisījuši šitādus džemperīšus. Tas ir Malvīnas dizains, un tagad katrs var tādu sev uzdāvināt, draugam uzdāvināt, un pastāst varbūt tieši par to dizainu. Nu tā, tad, kad es domāju, kādam tām lietām ir jāizstāsta, tad es zināju, ka viņām ir jāizstāsta ritīgi jaudīgi. Viņām nav jābūt koši pelēkām, viņām ir jābūt košām. Tāpēc es ieraudzīšu tos sarkanās krāsas, džempers un tēkraks, un es zināju, ka tas ir tas. Tās ir arī tādas karaliskas krāsas un tādas spēcīgas krāsas, violetais, zelts, sarkans. Pišķīt arī tādas supervaroņu, supermena krāsas vai supervumeņu krāsas. Lai tas ir tāds spēcīgs atgādinājums, ko nesā gan sev, gan citiem, ko nesāt ar godu un būt pamanītiem kaut kā tā. Un kas bija vēl svarīgi, mēs izvēlējāmies ļoti kvalitatīvus džemperus un tēkraklus no kvalitatīviem organiskās kokvilnas materiāliem. Viņi ir super silti, forši, tiešām tādi, ka tu uzvelc un jūti, ka tev ir. Lai nekas nav tāds, tā teikt, ļuri, lai viss ir tāds foršs un tieši tā, kā tam jābūt. Tā kā, ja tu domā, ka jāturpina trenēties, kaut kur mums te ir links, spied virsū un nāc apskaties. Jā, jo es domāju, ka ar tiem, kas katru dienu to dara, arī ļoti rezonēs šis uzraksts. Un tāpēc arī mēs uztaisījām, lai var uzdāvināt dāvanu sev vai kādam citam. Un atgādināt to, ka jāturpina trenēties arī tajās dienās, kad negribās. Kad negribās. Aiziet!